tad labrīt, labdien šajā sniegotajā jau ziemas dienā. Sanāca tā, ka vakardien bija ieziemojis visas laivas, visu uz ziemu nolicis. Šorīt pamodos, sapratu, ka laiks ir vienkārši kosmiski labs priekš makšķerēšanas. Izdomāju, ka man arī pirmo reizi mūžā tas ir jāizdara un ziemas laikā jāiebrauc laiva ir ezerā. Tā vīri runā, ka no zālēm esot iznākuši slīdeks beidzot un kad varot kaut ko normāli saķiselēt. Pagājušās sestdienas runas gāja pa 15 līdekām uz cilvēku un kaut kādas tādas visādas lietas jābrauc baudīt. Droši vien šī būs šīs sezonas spinningošanas no laivas pēdējā sērija. Ir bišķiņ jāmet mieras šitais, te bišķiņ nav nopietni. Tik traks es laikam arī neesmu. Lai mīnusos brauktu, bet tā kā šodien ir plusiņš un rokas nesals, tad šodien tas ir jāizdara. Nu, tā, ko es varu pateikt pēc pirmās stundas ezerā šo ziemu, uznāca nenormāls vējš. Viņi visi balti ir. Pagriežoties pret vēju, laiva ir pilna ar ūdeni, makšķeres ir slapjas, skolas ir pilnas ar ūdeni. Izskatās, ka lielo zandartu velcēšanai būs jāliek punkts un būs jāmeklē kaut kāda vieta aizvējā pie zālītēm, jāpametā uz līdekām. Ja muguri ir slapja, viņi šķiļ iekšā ūdeni laivā. Viss ir slikti šodien. Karoču, pamodos no rīta, skatos ideāli diena, bezvējš, visai uz ezeru, stunda pagaina. Tāda vētra, vējš, pilna laiva ar ūdeni, mugura visu slapju. Mājās, zaļa. Nebūtu tas laiks būtu bijis, bet nu tagad ir pilnīgākā tā, ka var pabraukt, nevar pa ezeru, nu vēl pavilcēt. Aizbrauc pie krasta, pamētāt, tur rokas sals, slapš, šido pinīgs. Laiva nav domāta, ka viņš sniegs. Sveika, labrīt lietainajā sestdienā. Kaut kāds, kas mums te tagad oktobris ir. Izdomājām šodien paņemt kaut kādu jaunu nezināmu ezeru, nu priekš mums nezinām, bet laikam jau diezgan populārs tāds Cepšu ezers Valkas rajončikā. Un pagaidām esam atdūrušies pret to, kad arī, vai kā es uzticētos golfiņam, bet šīdien mēs iekšā ar viņu neiebrauksim, jo tur ir traktoru pēdas, bet jābrauc zortēt, ir vēl viens ceļš kaut kāds ir, kā pie šitā ezera piebraukt. Mēģināsim padot apakaļ un moši pa turieni ielīst. Tur izstāst, ka varētu būt bišķi civilizētāk. Tā kā tā, makšķers jau gaida, visi mažīni pilvā, visādiem štrumiem nav kur iemest. Atradām tomēr kā piebraukt pie mazā ezerīša un minūtes, 10-15. Bija viena copīte, zaļais vestiņs kārtējo reizi. Un līdaciņš ir galā, tā kā pa sauso šodien nebūs. Tas jau ir pozitīvi. Satikām vietējos vīrus, šeit pat no meža. Un vietējie vīri saka, ka tik daudz cilvēku, cik šodien nav bijuši te baigi. Tā kā mazās sacensības esot. Tā kā tā, viss notiek. Šodien karoču schēma izskatās, ir gumijas zivis gar zālēm. Mērs ir, bet galvenais ir tā krāsa. Tāda tumša, brūna, zeltainīga smuka. Galvenais, ka tur mēru un ir. Jā, skaista krāsa. Baigi smukā līdeka.
ja pirkt zālēs. Nu, labšiem, ir gan zemmēriņš, šito mēs skaisti atlaidīsim apakaļ, lai aug. Braucām ārā pēc cimdiem uz mašīnu un cepurēm aizmirstājām un iekarināja vienkārši uz velcītu un ir jau būtībā pusstunda, 4 copes, 2 zivis. Izskatās, ka šodien mēs te ķeselēsim. Cerams. Netik neilgi pagāja laiks. Un fāterim arī ir. Šodien mūsu schēma ar zaļo vestinu zālēs šancē reāli izcēla no ašķīšiem. Pārējie te braukājās uz velcīti, 1,20 m no krasta. Pirmais aplis vienam saka, ka neko nesot. Mums jau ir 3 zīves laivā un 2 copes. Tā kā varbūt, ka mums veicās, bet varbūt, ka mēs kaut ko arī zinām tomēr. Nu, karoči, izmētājām zāles, izdomājām pārbraukt citur, pavelcēt. Mazīnais zilbērns ir galā. Ka neuztriecās virsū citiem copmeņiem. Nu, pabraucām citā vietā. Nav ņemams. Mazīnais i. Bet aktivitāte šitajā ezerā ir baigā. Resns vēl smuks tāds. Labi paēdis. Jā. Apiņā. Pats sev atkabināja. Bet pasties, kur smuka krāsa ir. Tik glītas līdeciņas sen nav ķertas, tāds zeltaini smuka. Šitajā brūnajā ūdeņā. Nu, ko nemērīs jau laidīs apakaļ. Zaļais vestīns kārtējo reizi. Pārbaudītas vērtības. Op! Ezers ir aktīvs. Ziemā es te točni braukšu uz ūdām sēdēt, ja mazīnās dabūs. Maziņš, smuks. Viegli operējams. Nu, tad beidzot ir tā diena pienākusi, kad es varu pastāstīt, ko darīt ziemā ar vasarā saķerto zivi. Kā jau var redzēt, tad mēs saķerto zivtiņu ieliekam smuki vakumā un saliekam saldētavā. Daudz saka, kad saldēt zivs negaršojot tik labi vairāk, kā viņi garšo, tā ka viņi svaigi tikko noķerta, bet es gribētu teikt, ka tas bišķiņās bullshits, jo ir vienkārši dažas lietas jāzina un vajag bišķiņu, kā saka, mācēt to lietu izdarīt, man tā gribētos teikt. Tad ar saldēto zivi, kas ir baigā problēma, parasti atsaldēšana, kad cilvēki ņem viņu, atsaldē, viņa varbūt no ārpuses ir atsalusi, viss liekas baigi forši, bet rezultātā tur iekšā vēl ir palicis kaut kas sasalis, un kad tu viņu cep, tad rodās tā baltā gļota vai ne, vai kaut kas tam līdzīgs. Tā fīņa ir tā, kas dod to nesvaigo garšu pa lielam zivī, tā gļote apkārt. Saliksim viņu te iekšā. Tāda pat, kāda viņa te ir. Bišķi Lego klucīt. Rauj nagus klāt. Lejam iekšā karsto ūdenī. Tā zivs nesāks vārīties, viņa ir sasalusi un tas ūdens, viņš karočē mīkstinās visu to pasākumu. Sasalusī zivtiņi, viņa uzreiz to ūdeni viņš atdzesēs, tā kā nav jābaidās par to, kad tā zivs sāks tur vārīties iekšā. Bišķiņ galīgi karstais, bišķiņ krāna karstais. Un liekam peldēties. Ka zivtiņi ir no ūdens izņemta pilnīgi atsalusi vairākas stundas siltā ūdenī, vēl bišķi pamainīja ūdeni, pa laikam atnāca siltu uzlē. Fišiņš ir itīgi atsalis. Padalīšos ar savu receptīti, beidzot īpašo, kur man arī zivu neēdājs sāk ēst zivis. Un pasarīt pa lielam tur viss skaidrs. Tur ir tikai sālīts, ķiplociņš un dilīti. Bet ar līdeciņām, zandartiņiem
Man patīk taisīt šidā. Karoči vajag citronu sulu, sālīti, protams, tad ir šidāds te brīnumiņš. Baigi labais. Citronu pipariņš vēl, lai skābāks ir, zivu garšvieliņa, granuliņas un citroniņš. Un tā kaut kā tas izskatās. Nu, tad kas te tagad notiek? Šeit var redzēt, cik forši kūp āberi malciņa. Tās ir tās, kas dos zivī to īpašo garšiņu. Ja viņa tā labi pakūpiņa diezgan ilgi, tad viņa gan paliek brūna, gan arī garšo ļoti pēc kūpinājuma. Tā kā šitā receptīte ir baigā štele. Ko tu te ņuhājies, ko? Kaģa? Smažiņas pievilināja, ja?